Ienīstiet Norvēģijas karaļvalsts aizkulisēs. Šajā video jūs redzēsiet jaunākās dzimšanas dienas atklāšanas, karaļvalsts jaunumus un intīmas ģimenes portretus. Neizlaidiet! 2. februāra dienas rītā, 2025. gadā, Austrijas princis Astrīds svin savu 93. dzimšanas dienu un palimps. Pavērojot šo dienu, Instagramā publicē neskienamos attēlus, kas liek skatītājiem parūkot viņas izaicinošā atbalsta atskaites lapu. Skaista saules izlīdzināšanās 2025. gada 21. janvārī, kad princeses Ingrida Aleksandra sagaidīs 21 gadu, un Instagrama piedāvājums sola ievilkt skatītāju ar skatu uz vēl nezināmām, intīmām bildēm, kas tiek parunā. Ieinteresējošā telekompozīcija, kas atspoguļo pagātnes brīdi. Princes Ingrida Aleksandras un princes Sverres Magnusa šarms, kas iemūžināts pēdīgā, startāju pagātnes piebalsošanu un miera piebalsošanas pasākumiem. 1. decembris 2024. gadā, jo Norvēģi palimps atzīmē jaunu portātu, kas sagaidīja princes Sverres Magnusa 19. dzimšanas dienu, jo jaunais princis izstaro pārliecinātību un izaicinošu skatījumus uz jaunu dzīves laiku. Vienkāršs un patīkams augusta 2024. gada rīts, kad Norvēģi palimps sveikina kronprinci Mette Māritu, kas izstaro sirds siltumu uz saviem 51 gadiem, kas iet iemūžināts atmiņā ar skaistu fotoportretu. Jūlijā, mēneša 21. datumā ciltā vasaras dienā, princis Hakons dalās personīgā brīvdabas foto, pateikdamies par daudziem sveicieniem savā 51. dzimšanas dienā un novēl saviem faniem saulainu vasaru, atpūšoties uz ūdens. Nākamajā dienā, maija mēneša 25. datumā, Norvēģijas karaļvalsts publicē jaunus preses foto, kurā princis Hakons un princese Mette Marita parādās atpūsties savā mājīgā dzīvojamā istabā, baudot vidi kopā ar ģimenes suni Mole. Slavsparka portretam pievienojas vēl viena tērpa maiņa, princis Hakons un princese Mette Marita paši tam blakus pārliecināti skatoties kamerā, demonstrējot savu viedi atpazīstamo stilu. Pirī princese Mette Marita sēž blakus savai suņai Mole un mīļi viņu blāsta, radot mājīgu atmosfēru, kas saglabājas pat fotosesijas laikā, jo Mole pozē profesionāli. Princese Mette Marita izskatās valdzinoša, virzoties uz lasītavu, izstarojot pozitīvu enerģiju, kas piepildīta ar vasaras saules staru siltumu un patīkamu atmosfēru. Maija mēneša 24. datumā Norvēģijas karaļvalsts izraisīja reālo sajūsmu ar jaunām bildēm, kurās redzami princis Hakons un princese Mette Marita, savācot skatītāju uzmanību ar greznu sarkano kleitu, kas paveries priekšā. Novilkot uzmanību, redzami arī atsevišķi šo karaļvalsts locekļu portreti, kur princis Hakons smaidīgi skatās kamerā vienmērīgā uniformā, radot ļoti pieejamu tēlu. Savukārt princese Mette Marita atsevišķā portretā izceļas ar baltu, garu tērpu, piepusināti smaidot un nesājot diademu, kuras mirdzums spīlē skatītāju uzmanību. Maija mēneša 16. datumā no Norvēģijas atskan priecīga ziņa. Princis Sverre Magnus ir pabeidzis Ellebakken vidusskolu paslovu un maija 17. datumā svin absolvēšanu ar pasi, kā par to ziņoja Pīlis Instagramā. Maija mēneša 11. datumā Sverre Magnus no Norvēģijas pabeidza 18 gadus svinības pagājušā decembra beigās un piedzīvo aizraujošu sapņu dienu armijas dāvinājumā, ar kuru viņš iepazīstas armijas brigādē Ceterman pagastā. Piedzīvojama pilns brīdis jaunu princi Sverre Magnus redzam aizņemta, enerģiski, vadot spēcīgu nevielu visitēnu transporta līdzekļi, radot iespaidu par ātro braucienu, kas nepārprotami piepildīja viņu par prieku un adrenalīnu. Šajā īpašajā dienā princis Sverre Magnus iepazīstās ar daudziem vīrišķīgiem jaunajiem cilvēkiem, karavīriem no pārgabātu kaujas vīru bataljona, artilerijas un izdūdzēju bataljonos, redzot, kā viņš iesaistās interesantās sarunās un ieguvušām iepazīstināšanām. 18. aprīlis 2024. gada Norvēģu karaļu ģimenes gadskārtējais ziņojums, kas publicēts karaļu ģimenes mājaslapā, atklāja neizpublicēto kronprinča pāra portretu, ko abrīno karstākā rozātu leita un norvēģu ziedu ornamenti. Blakus karavīra formēšanas princis Hakons. 27. marts 2024. gada karaliskā ģimenes priecīga lieldienu atklāšana no Bodgo pils
kuru redzams karāja valsts priecīgais karalis Haralds, kas pavadīs ilgstošu slimnīcas uzturēšanos un baudot laiku ar mīļajiem, izstarojot siltumu un cerību. 21. februāris 2024. gada karalis Haralds svin savu 87. dzimšanas dienu un ir apķēries ar nepārspējamu vitalitāti un dzikstošu labklājību, kas redzama viņa oficiālajā portretā, kas publicēts karaļu ģimenes mājaslapā un piesaista uzmanību. Skaists februāra rīts atklāja Norvēģu karaļu fotogrāfijas izstādi, kurā redzams skaists mazais princis Hakons 1977. gadā kopā ar viņa tēvu, kronprinci Haraldu, kas skatītājs redz vērtīgus, līdz šim nepublicētos ģimenes portretus. Saules pielūstāts sniegā kalni Norvēģijā 1977. gadā attaino kronprinci Hakonu, viņa tēvu karali Olavu un pašu karalienīti Sonju, ko redz kā tiešām baudot ziemas priekus, slepojot sniega baltumā. Skaists februāris pildās ar siltiem vārdiem un sirsnīgām atzinībām, kad Norvēģu karaļu ģimene sveikina 92 gadu jubileju gaidotāju, skaisto princesi Astrid, ko redz un izjūt atzinības veltes. Ar jaunu oficiālu portretu redz jaunā princese Ingrija Aleksandri, kurā viņa ir lepni ģērbta karavīra uniformā, kā priecīgs un veltīgs apliecinājums princa darinājumam dienestā. Ar lielu sajūsmu un mīlestību kronprincese Mette Marit un kronprincis Hakons atzīmē dēla Sverre Magnusa 18. dzimšanas dienu, ko redz jaunākajos ģimenes portretos, pilniem lepnums. Vienmērīgs vasaras saules gaisma atspīd Sverre Magnusa gaiši zilkanā katlā, kad viņš ir āmet zaļākā āsā viegli pasmaidot skatās tieši kamerā, viņa izteiksmī pārliecināta un drosmīga, piesaistot uzmanību.